Latvijā joprojām turpina kristies medicīniskās palīdzības pieejamība. Iemesls tam ir nepietiekamais finansējums. Latvijā ir viena no zemākajiem rādītājiem Eiropā valsts piešķirto līdzekļu ziņā vienas personas ārstēšanai. Līdz ar to palielinās hroniski slimo pacientu skaits un mirstība. Finansējuma krīzes skārus visas valsts medicīnas iestādes. Daudz pakalpojumu ir pieejami tikai uz paša pacienta rēķina. Piemēram, par valsts līdzekļiem tikt pie fizioterapeita Ventspils poliklinikā ir ļoti sarežģīti. Jau pirmajā pusgadā daļu pakalpojumu bijām spiest piedāvāt par maksu. Sevišķi smaga situācija bija rehabilitācijas pakalpojumu programmā, kur piešķirtais finansējums poliklinikai bija ļoti mazs. Līdz ar to daudz pakalpojumu mums bija jāsniedz par maksu. Šobrīd esam saņēmuši nelielu papildinājumu valsts finansējumam, bet tas joprojām ir nepietiekošs un joprojām daļu veselības aprūpes pakalpojumus, tā skaitā arī rehabilitācijas pakalpojumus, būsim spiesti sniegt par maksu. Priekšroka dota tikai tiem pacientiem, kuriem nepieciešama atveseļošanās pēc traumām un operācijām, un fizioterapija ir dzīvības jautājums. Tajā pašā laikā tieši fizioterapija ir saņēmusi lielu ārstu un pacientu atzinību. Tā cilvēkam ļauj uzlabot veselību ar minimālām izmaksām. Apdrošināšana, ko ne visi var atļauties, var palīdzēt ietaupīt naudu par ārstēšanu. Fizioterapija pilnīgi noteikti strādā. Ir tīpaši pēc pandēmijas vai viss tā kā cilvēki sēdošs darbs. Ļoti strādā, ļoti palīdz. Mēs tagad esam salīdzinoši jaunu komandu izveidot. Agneta dienā var uzņemt 12 klientus. Viņas uzdevums ir ne tikai atvieglot pacientu stāvokli, bet arī iemācīt viņiem pastāvīgi strādāt mājās un uzturēt labu veselību. Vingrošana, tas ir darbs ar sevi, tas ir kā tīrīt zobus. Jāuztur sevi savus muskuļus un kaulus formā. Ja mājās nevingro, jo mēs kā speciālisti parādām 2-3 minimums tieši klienta jeb pacienta mugurkaulam. 2-3 vingrojumi, kas ir jādara, un tad saglabāsies tas rezultāts. Un ja vairāk, tad, protams, viņš saglabāsies. Bet ja nē, būs atkārtotas problēmas, būs atkārtotas sāpes un būs jānāk atkal. Visbiežāk cilvēki nāk ar muguras problēmām, ceļu sāpēm, problēmām plecu zonā un pēc traumām. Kristaps Gražīnskis jau gadu specializējas palīdzības sniegšanā pacientiem, kuriem jāatvesojas pēc operācijām. Es tieši aicinātu cilvēkus negaidīt pēc operācijām, kad ārsts ārstējošais ir devis atļauju uzsākt rehabilitāciju, uzreiz to izmantot, jo sākot rehabilitāciju agrīnā periodā, protams, tas ir daudz vienkāršāk to rezultātu dabūt, nekā ievelkam, un pēc tam ir mums problēmas. Gan pacientam pēc tam dzīvē būs grūtāk, piemēram, kādas locītavas kontraktūras, kas mums neļaus, piemēram, saliekt roku vai iztaisnot kāju, un tas, protams, sagādā ikdienā mums problēmas. Kā mūsu skolā teica, ķirurgi mēs varam izoperēt, izgriezt, bet bez jums nekas tālāk nenotiek. Pat labāk vēl nav skaidrs, kāds finansējums būs atvēlēts nākamajā gadā, bet prognozes neesot iepriecinošas, atzīmē mediķi. Latvijas iedzīvotājiem vēlams daudz uzmanīgāk attiekties pret sevi un savu veselību, lai nenonāktu situācijā, kad ļoti nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet to saņemt nav iespējams.